Mārtiņš Peļonis Dukānov no ASK Zemesardze RSU. Sveiki visiem! Tātad sagatavošanās posmu sākām jau diezgan agri, jau jūnija sākumā. Aizvadījām divus pārbaudas turnīrus, vienu Klaipēdā, vienu Dobelē, Dobeles rīkotajā turnīrā. Rezultāti nebija tie labākie, bet tas vairāk varbūt tā saistīts ar sastāvu. Vēl līdz galam nav nokomplektēts sastāvs. Vecie kaut kādi aizgāja, jaunie pienāca klāt, nav saspēlējušies, un bumbas arī nebija līdz tam beigās uzņemtas rokās. Par komandas mērķiem, protams, visi mēs gribam uzvarēt, neviens šeit nav atnācis zaudēt, bet mēs arī tiecamies tikai uz uzvarām. Šo sezonu Latvijas čempionātā viennozīmīgi gribam kārt kaklā medaļas. Baltijas līgā mēs tieksimies uz to tikt tālāk uz to sešnieku vismaz, jo pagājušo sezonu mums diemžēl neizdevās gūt nevienu punktu Baltijas līgā. Un tad mums ir parādījies vēl viena kolosāla iespēja armijas pasaules čempionāts handbolā, kur šajā sezonā mēs arī plānojam piedalīties, kurš tiks aizvadīts Francijā. Cik man zināms janvāris, bet konkrēti datumi vēl nav. Plānos tas mums arī ir, uz kuriem mēs arī vēlētos aizbraukt. Par sastāviem mainījies galvenais treneris. Iepriekš bija Arnis Butāns, šobrīd Arnis Butānu aizvietošu es. Kāpēc es? Tāpēc, kad guvu traumu, plecam plīsums, operācija, un tad, diemžēl, es vēl dažus mēnešus vispār nespēšu to bumbu pamest, tāpēc beidzot tieši arī skolu LSP. Šobrīd arī varu pievērsties, varbūt tās vairāk palīdzēt komandai no soliņa, no trenēšanas tā viedokļa. Aizejot treneriem, galvenajiem pagājušās sezonas aizgāja projām arī viņa dēle, Arzelna Haiko. Visiem jau zināms, viņu spēlē Šveices 3. līgā, KTV Visp klubā. Cik man zināms, tad viņa pārstāv divas līgas. Viņa spēlē gan pie junioriem, gan pie pieaugušajiem, kad novēlēsim viņiem veiksmi. Un, diemžēl, Roberts Rozenbergs arī aizgājis projām, bet cik man zināms, tad viņš neplāno turpināt spēlēt vispār handbolu. Viņš plāno mācīties, konkrēti, kur nezinu, bet viņš vairāk plāno uz citu sfēru aiziet. Mums ir diezgan arī daudz pienākuši klāt. Oskars Visenieks no Dobeles, Andrijs Turiks arī no Dobeles, Daniels Mikjanskis, kurš vispār ir no Ludzas, bet pagājušo sezonu viņš tur bija arī kaut ko Hordorā bišķi paspīdējis. Sandis Vaškevits no Murjāņiem, Aivars Čikuts no Ogres un Ivo Dans Kleinbergs, kurš iepriekš nebija spēlējis vispār handbolu, kurš bija tikai no malas vērojis. Tad šogad arī izlēmis pamēģināt paspēlēt handbolu, un tad viņš arī pievienosies mums. Vai tu pats jau plāno atgriezties laukumā, vai tas jau... Es plānoju atgriezties laukumā. Kurš tad būs treneris? Es būšu treneris. Jā, kāpēc ne? Ja es varēšu būt kaut kādu ieguldīties, kad būs jēga no manis, tad es noteikti spēlēšu. Mārtiņ, cik reāls ir tas ASK projekts, ko šeit jau arī ieminējās? Tajā struktūrā tomēr ilgi jau es. Jā. Tas projekts, viņš jau ir attīstījies visu šo laiku. Sākumā varbūt tās bija kaut kādas aizķeršanās un tā tālāk, bet šobrīd ir jāsaprot tas, ka mums ir tagad arī obligātais dienests. Tāpēc jauniešiem ir jārēķinās ar to, ka viņi jebkurā gadījumā tiks iesaukti agri vai vēlu armijā. Un jautājums ir viņiem, vai viņi gribēs pavadīt gadu armijā, vai viņi labāk 3 mēnešus pavadā pamatapmācību un beigās viņi var trenēties pilnvērtīgi 2 reizes dienā. Tāpēc, manuprāt, nav padojīgi daudz ko domāt. Šobrīd ir tā, ka lielākā daļa mēģinās vismaz to klubu, lielāko daļu savāk, ka būs profesionāli sportisti, ja pareizi saprotu. Jā, profesionāli, pusprofesionāli. Tas viss ir atkarīgs no cilvēka skaita. Mums vienmēr būs arī, jā. Bet to jūs šogad mēģināt, vai tomēr tas ir nākamā gada plāns? Mums jau tagad, ja mēs jau 2 reizes dienā trenējamies, mēs jau šitā darbojamies jau gadus 3-4.
kad mums 2 treniņi dienā. Vienīgā problēma ir tas cilvēku skaits, kad mums šobrīd sanāk ir reāli tikai 5 cilvēki, kuri apmeklē tos 2 treniņus dienā. Jo pārējā tā grupa, kas mums ir, viņi ir no kaut kurienes blakus paņemt. Tā ir zemesardzes, kādi ir kaut kādi, un viņiem ir arī savi ikdienas darbi, līdz ar to viņi no rīta vienkārši nespēja tādu spēļu. Mārtiņ, tev kā personīgi, vai esat aprunājuši jau klubu iekšienē par to, ka tu varētu būt kā spēlējušies treneris, jo pats pēc personīgās pieredzes zinu, ka tas ir ļoti sarežģīti un rada diezgan sliktu mikroklimatu bieži komandās, jo, kā jau mēs zinām, visi uz laukuma kļūdās, un arī trenera kļūdas tiek uzskaitīts visvairāk. Nē, nu, tas ir skaidrs, jā. Šādu mēs jau esam bijuši mēģinājuši kopā ar Kristofu Rikardu Ozolu, tad, kad mēs abi divi kā skaitījāmies spēlējošie treneri. Jā, tas nav viegli, bet tas viss ir izdarāms. Vienkārši iekšienē ir jāsarunā, un viss. Okay. Paldies! Jautājums par to no ārmetas mačiem. Cik es saprotu, kādu laiku Hambols kandidatēja, un pēdējo reizi, kad runāju par Ventu, viņš teica, lai tāda plašā mērogā jūs ar Hambolu pasaules mačos skatot jā, un B līmeni sacensībos, un tad var atbilst uz A. Francijā, kas notiksies, tas būs B, vai tas jau ir uz augstākais? Es varbūt tās nespēšu uz šo jautājumu atbildēt, ka kāds tur skaitīsies, cik kāds tas līmenis ir, vai tur būs kaut kādas apakšgrupas vai vēl kaut kas, jo pašlaik tas ielūgums bija tikai mutisks, jo tas notika pagājušajā sezonā, kad mēs bijām Klaipēdā spēlējuši ar Francijas armijas valsts vienību un viņus uzvarējām. Un tad viņi tādi, puiši, varbūt tās varētu jūs pasaukt uz to pasaules čempionu. Tas viss sākās. Vēl nekas nav zināms. Nav arī nosprausti datumi un nekas. Kurā gadījumā tas ir pozitīvi, jo es saku, Hambols nebija tādu laiku vienkārši tā brīža, kad mūsu laikos ASK spēlēja pasaules mačos. Hambols izkrīt. Mēs pat Koreju uzvarējām. Tas toreiz bija. Jo plāni vispār ir jau lieli. Ir plānots arī, ka nākošu sezonu mēs arī taisīsim vēl arī savus iekšējos armijas mačus kaut kur tepat tās Latvijā norisināsies. Nu, turnīrs tā kā. Bet vai tas, tad mēs runājām, ka, jūs komandā spēlē, tev obligāti jābūt iesaistītam militārajā sistēmā. Un ja es studēju tikai RSU, piemēram? Man ir jābūt zemesardzē vai armijā. Paldies!